Labdien, kolēģi! Lasīt prasme mūsdienās ir ļoti plaši apspriests temats un arī pētīts temats, jo šīs prasmes ir ļoti nozīmīgas, jo to, ko bērns apgūst jau mazotnē, var būt par viņa veiksmi vai neveiksmi cēloņi turpmāk skolā. Lasīt prasmes apguvei un veicināšanai ir liela loma bērna personības veidošanā, kā arī lasīt prasme ietekmē arī pārējās valodas darbības, īpaši runāšanu un rakstīšanu. Lasīt prasme veiksmīga. Lasīt prasme ietekmē arī visu mācību satura apguvi, kā arī mācību priekšmetu apguvi un palīdz bērnam attīstīt jaunas intereses, paplašināt viņa redzesloku, kā arī uzlabo komunikācijas prasmes. Neprasme lasīt tekoši un ar izpratni var radīt bērnam grūtības mācībās, gan arī jaunu prasmju apgūšanā. Jau manu kolēģi pieminēja šo te lasīt prasmes izvērtēšanas pētījumu, kur parādās, kas ir signāls, kad ir jāveic mērķtiecīgi soļi, lai uzlabotu bērniem šo lasīt prasmi un sniegtu viņiem palīdzību. Kā arī palielinās bērnu skaits speciālajās izglītības programmās. Īpaši speciālajā izglītības programmā ar mācīšanās traucējumiem. Ja mēs salīdzinām 2021. gadu un 2024. gada datus uz novembri, tad ir strauji pieaudzis šo bērnu skaits. Tas nozīmē, ka arī bērniem ir nepieciešams atbalsts lasīt prasmes attīstībā. Sākuma skolas periods ir ļoti nozīmīgs bērna attīstībā, kā arī lasīšanā, teksta izpratnē, un bērni uz skolu atnāk dažādā līmenī. Bērni, kuri lasa un labi lasa, bērni, kuri lasa varbūt tikai sasauc vārdus, un kuriem lasīšana sagādā grūtības. Bet mums arī pedagogiem svarīgi ņemt vērā katra bērna vecuma posma pazīmes, kā arī vispārējo spēju līmeni. Ir ļoti svarīgi, vai bērns ir dzimis gada sākumā vai gada beigās, tas arī var ietekmēt bērnu šo lasīt prasmi. Šo motivāciju lasīt, kas arī ir ļoti svarīga, lai bērns iemācītos gan lasīt, gan arī labi lasītu un ar izpratni lasītu. Tāpēc svarīgi pedagogam izmantot daudzveidīgas metodes, lai veicinātu šo lasīt prasmes apguvi. Bet tas ir arī svarīgi ne tikai pedagogam to veikt un darīt, bet arī svarīgi, kā tas notiek mājās, jo arī no vecāka ģimenes intereses vai varētu teikt lasīšanas kultūras vai arī grāmatu lasīšanas ir atkarīgs arī šī bērna motivācija, interese lasīt. Protams, mums pedagogiem ir svarīgi likt uzsvaru uz skolēnu vēlmi mācīties lasīt, nevis kritiski izvērtēt skolēnu sasniegumus lasīšanā un lasīt prasmē, jo mums ir drusciņi varbūt arī nedaudz tāda tendence, ka mēs varbūt gribam, lai vairāk vērtē to viņa lasīt prasmi, bet mums tā tad ir radīt šo vēlmi bērnam lasīt. Un te ir ļoti svarīgi arī ņemt vērā bērna intereses, izvēlēties arī pareizo literatūru, pareizās grāmatas, lai bērnam tiešām būtu interese un viņš iesaistītos un arī motivācija. Tāpēc mums pedagogiem svarīgi piemērot dažādas pedagoģiskās stratēģijas un tehnoloģijas arī, lai veicinātu lasīt prasmi. Tāpēc arī skolās, apgūstot mācību saturu, pietiekoši daudz tiek dažādas arī tehnoloģijas izmantotas, bet mēs nevaram aizmirst, ka svarīga un nozīmīga vieta ir arī grāmatai
Un arī jo bērnam gan būs jālasa gan grāmata, gan arī digitāli jālasa dažādi teksti būs. Bieži ir tā, kad bērni lasa, un varbūt arī pietiekoši labi lasa un raiti lasa, bet neizprot vārdu jēgu un nozīmi, kā arī izlasīto neizprot. Tas ir raksturīgi šī sākuma skolas periodā, kam arī jāpievērš pietiekoši liela nozīme. Lasīt prasmei ir divas būtiskas daļas - lasīšanas tehnika un lasītā izpratne. Pamatojoties uz daudziem pētījumiem, kā arī uz teorētiskām atziņām, ir 5 tādas svarīgas lasīt prasmes komponentes. Tā ir fonēmu apzināšanās, vārdu skaņu sadzirdēšana un izmantošana, alfabētiskais princips, jeb pamatofonika un vārdu dekodēšana, precīza raide saistītā teksta lasīšana vai paplašinātā fonika, lasītā izpratne, vārdu krājums un valodas prasmes, pareiza vārdu izpratne un lietošana. Es sīkāk nepakavēšos. Es domāju, ka pedagogiem ir pietiekoši skaidrs šīs te pamatprasmes, kas ir nepieciešams bērnam, bet ir ļoti, ļoti svarīgi laicīgi, būtiski konstatēt šo lasīt prasmes līmeni bērnam. Un te ir svarīgi arī izvērtēt šīs te komponentes un izvērtēt, ņemot vērā, sākot jau no šīs te fonoloģiskām spējām, skaņu saklausīšanas, no šo vārdu sasaukšanas, lasīšanas un tālāk ejot uz tekstu. Un mums kā pedagogiem ir jāsniedz atbalsts bērniem gan ikdienas stundu laikā, ko arī skolotāji noteikti dara, jo bērni tiešām ir dažādā līmenī mūsdienās šī lasīt prasme bērniem. Un kā arī projekta ietveros varēs organizēt regulāras nodarbības lasīt prasmes attīstīšanai un veicināšanai. Bet ko arī skolas dara un kas arī ir noteikti jādara, mums arī jāpiesaist ir arī cits speciālisti, lai izprastu, vai šīs ir bērna grūtības lasīt prasmē, vai tiešām tie jau ir nopietnāki un tie varētu būt arī traucējumi. Tāpēc šeit ir vajadzīgs piesaistīt šos speciālistus. Ļoti svarīgi regulāri lasīt prasmes izvērtēšana dinamikā. Ja mums ir svarīgi, kā es jau pieskāros, izvērtēt šīs visas pamatprasmes, ja, un mums arī projekta vadlīnijās pielikumā būs arī izstrādāta, mums ir veidlapa, kur tiek izvērtēta gan fonoloģiskās bērnus, kur jāizvērtē fonoloģiskās spējas, kur jāizvērtē alfabētiskais princips, nevārdu lasīšana, vārdu krājums, ja, lai saprastu tieši kādas ir šie bērnu grūtības, un tādā veidā arī viņiem sākt palīdzēt. Ja. Varētu būt, kad arī bērns, piemēram, 2. klasē, viņam ir tiešām arī grūtības vēl skaņu saklausīšanā vai vārdu sasaukšanā. Līdz ar to arī mums ir jāatkāpjas un jāpastrādā un individuāli darbojoties grupā nelielā un palīdzot un dinamikā atkal bērnu izvērtējot, jo varētu būt, kad arī tāda individuāls atbalsts bērnam var daudz palīdzēt un rezultāti uzlabojās. Bet šeit ir arī ļoti svarīgi iesaistīt vecākus, informēt vecākus, jo bieži vien mēs esam pedagogi un mēs daudz lietas saprotam, bet vecāki varbūt to nevienmēr saprot. Un te ir arī ne tikai atbalsts skolā un palīdzības skolā, gan stundu laikā, gan atsevišķi arī nodarbībās regulārās, bet arī mājās. Ja mēs komplektēsim grupas šim individuālajam atbalstam, jeb atbalstam bērniem grupās, mums ir jāņem vērā skolēna attīstības līmenis, viņa kognitīvās prasmes, sociālās prasmes, un tā kā šīs grupas būs apmēram 2-3 bērnu, ne vairāk, ja grupā ir skolēns, kuram ir gan lasīšanas,
grūtības, gan arī viņam ir uzmanības nenoturība un koncentrēšanās spējas, tad jādomā šeit, vai mēs varam komplektēt grupu no 3 bērniem, vai varbūt varētu tā būt grupa, 2 bērnu grupa, jo tas arī jāņem vērā. Es arī pieskāros, kad būs arī projektā šīs individuālās lasīt prasmes nodarbības, kuras varēs nodrošināt speciālais pedagogs un logopēds. Un tiem bērniem, kuriem ir pedagoģiskas medicīniskās komisijas atzinums, tie ir bērni, kas ir speciālajā programmā, vai arī bērni, kuriem ir speciālistu atzinums, kur ir ieteiktas individuālās lasīt prasmes nodarbības. Ko es gribētu likt arī uzsveru, tā kā šīs te skolas, kuras sniegs atbalstu bērniem lasīt prasmē, mums ir izstrādāts ļoti labs lasīt prasmes veicināšanas materiāls, kas ir izstrādāts skolu 2030. gada projekta ietvaros un ir digitālajā mācību resursu krātuvē. Šeit jūs arī redzat saiti, un tur ir ļoti labi izstrādātas pietiekoši daudz atbalsta nodarbības, kā sniegt bērniem atbalstu, tieši arī kā ar bērniem strādāt, ar kādām metodēm, paņēmieniem, tieši runājot par to, kad bērniem šīs sākuma komponentes, kas ir ļoti būtiskas, tā ir šī te fonoloģiskās spējas, šī te alfabētiskais princips, pamata fonika un viss tas, kas ir pamatā vajadzīgs, lai tālāk bērns varētu lasīt un saprast, ko viņš izlasa. Kā es jau pieminēju, skolotājs sniedz arī atbalstu arī stundu laikā, un ir ļoti labs materiāls, kas arī ir, jūs redzēsiet, ir lasīt prasme, atbalsts izcilībai, kas arī ir materiāls tieši kā organizēt stundu, kā palīdzēt bērniem, un kā bērnus arī sadalīt grupiņā, lai veicinātu šo lasīt prasmi. Paldies par uzmanību!